iepriekšējā nebija mums komiteja. Šodien ir, bet arī neteikšu tik daudz jautājumu. Tad šodien darba kārtībā mums ir, visi reģistrējušies, paldies. Tad darba kārtībā mums ir tikai 5 jautājumi, un sāksim ar pirmo jautājumu. Dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu personai un ziņo dzīvokļu jautājumus un visus jautājumus, kas šodien ir iesniegti, ziņo Rita Žurzina. Lūdzu. Labdien! Tikai saņems iesniegums par iekļaušanu rindā no personas, kura ir 2. grupas invalīds un šobrīd dzīvo 3. personas īpašumā. Persona ir tiesība īrēt pašvaldības dzīvokli un lūdzu tad atbalstīt un virzīt šo lēmumu uz domi un atzīt minēto personu par tiesīgu īrēt pašvaldībai piederušas sociālās dzīvojamas telpas un iekļaut minēto personu attiecīgā reģistrā ar kartas numuru 5. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav, sistēmā arī nav. Lūdzu, balsosim par lēmumu. Jā, visi ir nobalsojuši. Arī var svaru balsošanu. Tā, 7 par. Lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk izskatīšanai uz domu. 2. jautājums par dzīvojamās telpas maiņas tiesību atzīšanu personai. Rita, lūdzu, ziņojiet. Tika saņemts iesniegums no minētas personas. Persona vēlas mainīt dzīvojamo platību uz mazāku, uz istabiņu. Un lūgums tad atbalstīt, virzīt uz domu šo jautājumu, atzīt minēto personu par tiesīgu mainīt pašvaldībai piederušo dzīvojamo telpu pret citu un iekļaut 3. reģistrā ar kartas numuru 20. Vai ir jautājumi? Balsosim, lūdzu. Tā nobalsoši visi. 7 par. Pārējiem ir vienas kārtības 3. jautājuma par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamo dzīvojamo telpu. Iesniegums no personas. Persona vēlas mainīt īrēto dzīvojamu platību arī uz mazāku platību, uz istabiņu. Lūgums atbalstīt un atļaut minētai personai veikt apmaiņu. Vai būs jautājumi? Jautājumu nav. Man ir jautājums, drīkst? Jā, uzlaidu to balsošanu. Jā, lūdzu. Es neesmu šīs komitejas sastāvā, bet mums ir kaut kāds registrs, kur mēs arī reģistrējam tās personas, kuras maina no... Protams, jā, tas ir 3. registrs. 3. registrs, kurš mēs iekļaujam uz tiesību, jā, ka persona ir tiesība mainīt. Es drusku nesaprotu. Jūs rakstāt, ka viņu izslēgt no šī 3. reģistra? Pēc, jā. Tad sanāk, ka 3. registrs, mēs skatījāmies iepriekšējā punktā, tur ir 20 kartas numurs. Tātad izslēdzot šo personu, mums kartas numurs mainās uz 19, jo šeit nav papildināts. Nav papildināts šis jautājums skatāmais ar reģistra datiem. Iepriekšējā dokumentā sistēmā ir pievienots registrs, un šai jautājumā, ja mēs izslēdzam, tad registrs nav pievienots. Tad varbūt uz domas sēdī pievienojiet, lai varētu līdzi saprast, kāds ir šobrīd kartas skaitlis registram, lai nav tā, ka mēs nākošajā reizē skatāmies kaut kādu jautājumu. Jo iepriekšējā jautājumā bija 20. kartas numurs, ja šeit mēs izslēdzam, tātad mēs atgriežamies uz 19. kartas numuru, un ja mēs skatīsimies nākošajā sēdē, tad mums būs atkal 20. un mums radīsies jautājums, kāpēc mēs skatījāmies iepriekšējā 20. un tagad atkal 20. kartas numuru. Jā, tur tā ir, kā mēs izņēmām, tad nākošo tad gribam iekļaut, un tur tā ir, kā 20, 19, 20, tur tā ir. Secīgi būtu, jo pretējā gadījumā var nojukt ar tiem skaitļiem. Jā, labi, varam iekļaut, jā. Pie pielikumiem, jā. Reģistru, tad arī pievienot reģistru. Jā, labi. Tas ir aktuāls cipars. Paldies. Tātad visi nobalsojuši 7 par un pārējiem pie dienas kārtības 4. jautājumā par dienesta dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu. Lūdzu, Rita. Jā, tika saņemts iesniegums no personas, kura īrē pašvaldības dzīvokli, un pēdējie gadi tas dzīvoklis ir tā kā dienesta dzīvoklis, jā. Un tā persona dzīvo šajā dzīvoklī jau no 3. gada,
Un tā kā persona ar 3. jūliju palika par pensionāri, personai ir bažas, ka darba līgums ar viņu tiks izbeigts. Ja? Un palūdza izbeigt dienesta dzīvojamas telpas īres līgumu ar tiesību noslēgt parasto īres līgumu vispārējā kārtība. Jo, ja mēs runājam par vispārējās kārtības piešķiršanu, persona ir tiesība. Jā, tā, ka pensijas vecums ir sasniegts, un personai ir tiesība īrēt vispārējās kārtības, tas, vispārējā kārtība to dzīvokli. Tad lūgums atbalstīt un izbeigt ar minēto personu to dienesta līgumu, un tad sociālais dienests varēs noslēgt parasto īres līgumu uz pašvaldības dzīvokli. Paldies, mēs tā varam neliekot rindā. Pārslēgt. Formāli mēs to varam darīt, bet cilvēks jau tur dzīvo vairāk kā 20 gadi. Vai ir nepieciešamība likt cipā rindā, jā, to personu? Viņa tur dzīvo jau ļoti sen. Jā, kā pareizi, varbūt jūsu priekšlikumi, tā kā pareizāk. Tīri formāli to darīt. Bet saprotiet, vai nebūs te atkal tāda lieta, ja mēs viņu vispārīgā kārtībā noslēdzam līgumu ar esošo aktuālo datumu, un mums ir vispārējās kārtības tas registrs, un persona, kurai vajadzētu pienākties uz šo laika periodu, vai nebūs tur tās problēmas, varbūt to vajadzētu ar juridisko dienestu kaut kādā veidā noskaidrot. Vai tā drīkst? Es to saprotu, tas, ka cilvēks tur dzīvo visu laiku, tas nenozīmē, ka šis cilvēks atbilstoši tai situācijai tur arī dzīvo. Ir pensionārs, ko viņam darīt tagad? Patiesībā es to situāciju ļoti labi zinu. Jā, varbūt var pakomentēt. Vīna līta ir un tā. Nebūs pretenzija, jo Vīna līta ir tas, kā zinu, nezinu, bet itē ir jābūt arī tai juridiskajam pamatojumam, lai vēlāk kāds nebēs napastātu ili neizsniegtu kaut kādas pretenzijas. Ja pastātu pagaidīt, man tagad bija korta, a jūs jau noslēdzat ar šodien dīnas datumu, a šodien dīnas dīnu man ir pīzanokās kortas. Varbūt savādāk nosaukt. Bet viņš ir dienesta dzīvoklis, nevis sociālais. Viņš ir dienesta. Vai mēs varam dienesta dzīvokli kā sociālu? Mēs varam mainīt viņam statusu. Dzīvoklim nav nekāda statusa. Nav statusa. Mēs piešķiram konkrētu statusu personai. Jā? Jo dzīvoklis ir pašvaldības dzīvoklis. Viņu var paveikt par sociālo ar lēmumu. Jā, ja personai pienākas sociālais. Var paveikt par dienesta. Tas ir viņai nepienākas sociālais. Sociālais viņai nepienākas. Nē, sociālais viņai arī pienākas kā pensionārai, bet tas nav nepieciešams. Mēs varam arī... Tas nav nepieciešams. Nevaram. Vai persona ir saņēmusi uzteikumu? Man liekas, nē, uzreiz. Uzteikumu, papīru, nē, jo viņa lietas kursā un viņa visu laiku griežas pie manis, pie deputātes kundzes, pie juristiem pati gājusi, jo viņa visu laiku pa šiem gadiem uztraucās, lai viņai paliktu tas dzīvoklis, kur viņa dzīvo. 5 gadi varbūt par to. Viņa vārās 5 gadi par to, lai viņai tikai neizfendelētu no dzīvokļa, kad viņai tur būs tas termiņš. Tieši tā, un tas viss saistīts ar Adamovu un ar to, ka tur... Jā, jo tur ar to Adamovu, jo tas dzīvoklis atrodas tas muižas, bijušās muižas telpās. Varbūt tomēr vajadzētu noskaidrot pie juristiem, pirms pieņemt tādu lēmumu, un lai nav tā, ka mēs paši iešaujam kājās, jo ja viņai mainās status uz sociālo, tad... Viņai nebūs sociālā, tas nav nepieciešams. Parastais pašvaldības dzīvoklis. Trešajam registram. Nē, ne trešajam, vispārējās kārtības registrā. Jā, vispārējā par vispār. Šodien uz vispārējās kārtības reģistrā ir pieteikušās personas, tad taču ir daudz personu. Tur daudz personu, tur ir uz šodien dienu 31.
Ja mēs viņai noslēdzam līgumu, mainam. Cilvēks, kā dzīvo, tā ir dzīvo. Tieši tā. Viņa dzīvos tur, jo mēs nevaram viņai Izmest uz ielas. mēs Viņa pamata izmest Jā, viņu. bet arī nedrīkst. Mums jāpiedāvā Iet runa cits. par izmest, iet runa par izbeigšanu noteikto līguma attiecību. Līguma attiecības tika dibinātas uz noteikta statusa. Ja mēs tagad mainām šo līguma attiecību statusu, noslēdzam viņu ar jaunu datumu, tagad mums ir jānoskaidro, vai šādā veidā rīkojoties mēs neierobežojam citu personu tiesības uz tādu pašu līguma noslēgšanu. Tas ir jānoskaidro pie juristiem. Rita, viņa ir tagad mūžas mojā. Da. Iepriekšējā bija timā ākā, kurā ir, tā kā pīdēr tagad Sorkuņiem Kristam. Mēs jau tīns porcēļam iz mūžas moju, tāpēc, kad mēs bija jodbrēvotis dzīvoklis. Mēs jau to izdarējam, bet tas jau godiem ilgi jai par to cīņājas. Ja tagad ir īgosi timā mūžas mojā, kur mēs noportom to statusu, lai nebūtu kā kultūras piemineklis, lai mēs varētu tos dzīvokļus daļāt. Cilvēks pamatot, tas, ka mēs neesam jau nomainījuši varbūt to statusu, bet principiāli, ja var prasēt atsavinot to dzīvokli, ja es uzskatu, ka mēs ir jāatbalsta tas. Līvija, šobrīd neiet runa par to, ka atbalstīt pēc būtības или nā. Iet runa par juridisku noformējumu dokumentiem. Saprotīs, varbūt itamā lēmumā mums navāga pieņemt lēmumu izbeigt ar jū tos līguma attiecības, bet vajaga savaižoki to lēmumu pieņemt. Ili mainīt statusu, ili varbūt pieņemt lēmumu atļaut jai to īpašumu, a nav izbeigt. Ar izbeigšanu mēs portraucam līguma attiecības, saistības un nodabinām jaunas, vai mēs varam jaunas nodabinot, ievērojot šobrīdēju situāciju, ka ir un registrs, если vispārējā registra kārtībā mēs pieņemam lēmumu, vai mēs varam vispār tā darāt, par to, ka kāds cits no to registra pieņems ir pastāsta, par ko jūs to izdarāt. Mūna kārta atgoja. Vai nu grūzāt, vai nu kā itei lēmumu. Diez vai mēs varam grozīt. Tas jāpaprasa pie juristiem. Es biju gājusi pie juristiem, jā, bet, labi, mēs varam tā, atlikt un tad noskaidrot. Jo tas ir dienesta speciālistam grozīt, jo viņai izbeigsies darba attiecības. Līguma attiecības var grozīt un papildināt, bet ja mēs pārtraucam līgumu, tātad mēs pārtraucam visas saistības un nodibinām jaunas saistības. Jā, to viņai vēlas. Jā, to viņai vēlas. Mēs to saprotam. Vai šis lēmums būs tieši tāds, lai viņu vēlāk kāda cita persona neapstīda un nepasaka, kāpēc jūs pieņemāt tādu lēmumu, izslēdzot manas tiesības, pieņemsim. Tad paldies liels, jā. Labi, es domāju tā, ka mēs varētu virzīt šo jautājumu uz domas sēdi, bet līdz domas sēdē, jā, varētu lūgt, Rita, jā, jūs konsultēties pie juristiem. Arī dienu esmu atvaļinājumā. Un līdz domai. Kādam jūs ir jāaizvieto? Neviens man neaizvieto. Dodiet šodien. Andris varbūt. Andris atcer. Šo jautājumu došu tad pie juristiem. Jā, varat, jā. Līdz domas sēdē, jā. Jā, ļoti labi, jā. Varbūt parunājot ir iespējams esošo līgumu grozīt vai mainīt nosacījumus tos, jo līgums, viņu civillikums atļauj to darīt, ja puses vienojas. Jā. Labi, paldies. Labi, tad lūdzu balsosim, jā, un līdz domas sēdē sagaidīsim projektu atbilstoši likumdošanai. Paši sev radām problēmas, precedentus visi. Jā. Paldies, visi nobalsojuši. Slēdzu balsošanu un jā, visi ir pār, tātad sagaidīsim uz domas sēdī precizētu pamatotu lēmumu projektu. Tā, un pēdējais jautājums, 5. kas ir informatīvais ziņojums, jeb kā pārskats par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un dzīvokļu īri par šī gada 2. ceturksni. Rita, lūdzu. Jūs redzat tos ciparus, jā, tur 2. ceturksnis, jā, jo neskapēc es skrienu ātrāk, jā, kaut kur, jo bija man atzīmēts neskapēc 3. ceturksnis. Jūs redzat tos ciparus, varat jautāt tur, kurā reģistrāt cik cilvēku. Pa šīm dienām -2 cilvēki registros, jā, jo mēs piešķiram dzīvokļus, 2 dzīvokļus un vispārējais.
Nu jā, nu tā kā ledus sakustējies, un jā, mēs arī redzam, ka ir ļoti daudz arī atsevināšanas jautājumu, kas nav mūsu komitejas, bet, nu, tas paralēli notiek. Jā. Faktiski ir tikai viens neizīrēt dzīvoklis. Uz šodien dienu tas, kur var dzīvot. Kur Fabs bija? Jā, kur var dzīvot. Jo, protams, ir dzīvojamas telpas, bet viņas nav derīgas dzīvošanai. Bet šī dzīvokļa šodien var iet un dzīvot un var ko dzīvokli izīrēt. Bet viņš ir liels. 3 istabas tur ir. Tur bija kaut kā 4 istabas, viņš ir liels un tā, ka ne. Cik piedāvāts. No Viļāniem nebrauks uz Toļerovu, no Stružāniem, no Silmalas. Nevēlas ģimenes mainīt dzīves vietu tik. Andris grib kaut ko komentēt. Jā, par šo dzīvokļu skaidrs, ka Kalnu savienībā to dzīvokļu ir tik, cik viņu ir. Vairāk viņu arī nebūs. Bet, ņemot vairāk to, ka mēs uz tādu lielu pašu dzīvokli mēs nevaram dabūt arī maksāt spējīgu klientu. Manā skatījumā varbūt būtu jādomā, ka mēs viņu varbūt varētu laist uz atsevišķu. Nevar viņus, ja tur nav caurstaigājamas istabas, nevar viņu sadalīt uz vairāku personu? Kā sociālo, Par to tā, ka bija jautājums, bet, tā vieta. manuprāt, tur nesanāks. Tur bija 4 istabas, un tur tā, ka taisīts remonts, un sanāk, kā tur 3 istabas, bet tur... Kaut kāds caurstaigājamas, jā? Viena caurstaigājama. Jā, viena točna, bet tur... Jā, katrā ziņā. Bet var jau risināt, piedāvāt kā to sociālo dzīvokli. Cilvēku rindas te ir lielas. Bet jautājums ir tā vieta. Bet varbūt būs, saprotīs, 2 draugi vai 3 draugi no vienas vietas, es domāju, porbrauks es tīņā, te možā arī tā būs. Jā, viņi var piedāvāt, protams, ka absolūti. Jo pārvaldei būs uzreiz jautājumi, tad kā skaitīt elektrību, apkuri, tad jā, viņiem uzreiz tādi jautājumi, jo uz katru istabu kaut kā atsevišķi jātaisa skaitītājus. Tur var būt tikai jautājums par elektrību. Par apkuri tur jautājumu nav. Tā ir Tur platība, jā, tur jāsadala. Tas dāvās atbilstoši Ūdens, jā, bet Neuzgal viņām var. kaut kā ar to vienmēr... Jā, jo vienmēr, cik es dzirdu no pārvaldēm... Es maksāšu mazāk, otrajam augsti. Jā, ar to kopdzīvi tur... Lielās daudz dzīvokļu mājās, tāpat tās arī ir. Daudz dzīvokļu mājās Cik arī. ir kvadrātmetru tas dzīvoklis? Es tagad nepateikšu 70, manuprāt, ar 74 vai 2. Vai visas ģimenes ir apzinātās, kuram ir 3+ bērni, varbūt piedāvāt šito dzīvokli? Protams, jo viņš jau... Gadījumā mums bija pat 2 ģimenes, kur ir 3+ bērni, daudz bērnu ģimenē. Es tomēr aicinātu iedzināties šitajā jautājumā un pārunāt ar daudz bērnu ģimenēm, varbūt piedāvāt... Ar visiem, cik es varēju, visiem piedāvāts un runāts un... Varbūt varētu to jautājumu risināt tādā veidā, ka viņiem piedāvāt rakstiski atteikties, jo tas ir savādāk. Viena lieta, ka tu mutiski pateici, bet tad, kad tev paprasa parakstīt dokumentu, tad tu sāc vērtēt visus plusus un mīnusus, jo Stoļerovā arī ir iespēja... lūdzu, jūs. Es gribu Jā, ot, Sergejs. Ir noslēdz līgums ar Drīcānu. No Drīcānu, jo... Viņi atturēja, Arī neatbrauca. 3 mēneši neatbrauca. Viņi neatbrauca un maksāja no sākuma, maksāja, bet palika tur tomēr parāds, jo bija piešķirts tas dzīvoklis, bet galu galā ģimene ir no Bērzgales puses un galu galā bija noslēgts līgums, viss kārtība, priecīga ģimene, ka viņiem tāds labs dzīvoklis, bet galu galā viņi pat neiebrauca nemaz tur. Jā, vai saprasit par sociālo, tur arī kaut kādi ieguldījumi vajadzas? Protams. Lai durvi tur pamainītas, lai būtu ieguldījums naudā. Ar rezultātu. Un ar tiem sociālajiem dzīvokļiem ir arī tā viena. Jā, manas puses tas nebija pārmetums, tas bija piedāvājums. Jā. Teikšu tā. Man es tikai stāstu situāciju, ka bija noslēgts, jā, pēc tam mēs nevarējām to pārūdīt, jā, Okay. I tā viņi neatbrauca, tā ģimene. Un vēl, ja drīkst par tiem sociālajiem, tad ir arī tā viena
viena mazā konflikta situācijā rodas tajā brīdī. Ir tās koplietošanas telpas, kā virtuve un boileris un viss pārējais. Un tad sākas savstarpējo konflikti, kāpēc man ir jāmaksā, teiksim, ja sadalu vienlīdzīgi to sadaļu. Es, piemēram, nezinu, nemazgājos vai negatavoju ēst, un kāpēc man, teiksim, maksāt. Un tad sākas tās konflikta situācijas arī savā starpos. Sakiet, lūdzu, kurajā stāvā tas dzīvoklis? Pirmais stāvs, viņš var būt vidēji pieejams cilvēkiem. Labi. Tad, kurš domās par to, ko darīt ar šo dzīvokli? Atsevināt. Jā, atsevināt viņu. Jā, nemocīt. Pamēģināt. Labi, paldies. Tagad sāksies atkal apkure, par apkure mums Jā. Bet tā māja ir biedrību nodibinājusi. Jā, bet sakarā ar to, ka tur pašvaldībai pieder. Jā, pašvaldībai jāmaksā. Pašvaldība maksā par siltumu, par visu. Jā. Es saprotu, jā, bet tā ir tā māja, kas ir nodibinājusi biedrību. Plānā vai nebija plānā? Skolotāju māja tas sauc. Bet viņa ir labi kopta un tur apkārt ir ļoti... Māja ir diezgan labā stāvoklī. Labi, paldies, redz, cik daudz jauki priekšlikumu un viedokļi. Pateikt, kā arī viens dzīvoklis būs, kur FAP. Tas nebija tas FAPA dzīvoklis, tas ir cits. Jā, tur otrajā stāvā FAP dzīvoklis, jā. Kad būs arī atremontēsim, to FAP jau uz skolas telpas, jā. Bet jūs to FAPu šobrīd atremontēsiet un arī dosiet uz atsevināšanu, vai kā? Nē, FAP būs tagad skolas telpas, jā. Es saprotu, bet tur, kur tagad bija FAPs, kur tajā pašā mājā. Tur laba stāvokļa, jā. Es saprotu, bet tad arī būs vēl viens dzīvoklis plus tajā pašā mājā. Jā, pašā mājā. Un cik liels dzīvoklis? Pašvaldības 2 dzīvokļi. Tur. Saprotu. Un tajā mājā divi dzīvokļi, jā. Četri istabuli. Tas otrais dzīvoklis liels? Četri istabuli. Abi 2. Ar lielu kvadratūru. Tikai tur otrā stāvā, jā. Bet šobrīd FAP strādā un vismaz nevaram, jā. Kā man būs atremontēta telpas, jāsertificēta jaunā vieta. Paldies. Viss. Tā, paldies. Lūdzu, balsosim par to, ka mēs esam dzirdējuši, saprotam, kādā situācijā mēs atrodamies. Jā, paldies. Visi būs nobalsojuši un tiekamies ar šī. Tātad, visi 7 par un tiekamies domas sēdē ar šiem jautājumiem. Paldies liels ziņotājiem. Un tagad es pārtraukšu. Nevis pārtraukšu, bet slēgšu.